Sveiki, mīļie! Un es esmu klāt ar savu nākamo video, un es šodien gribēju parunāt par mūsu domu spēku un līdz ar to arī par iekšējo līdzsvaru, jo viens ar otru ir ļoti cieši saistīti. Un ko es gribu pateikt, es esmu ļoti priecīga par to, ka es arvien vairāk redzu jaunus cilvēkus, kas ir aizvien apzinātāki, kas ir ceļā patiešām uz savu tā iekšējā miera apgūšanu, lai gan šobrīd varbūt izskatās tā viņiem, ka ir hauss, ka vecās vērtības pazūd, jaunās vēl nav nostabilizējušās, bet šīs pārmaiņas ļoti redzu apkārtējos cilvēkos, un tas man ļoti priecē. Es pati, gan sava darba specifikas dēļ, gan arī citu apstākļu dēļ, principā es neskatos nekādas negatīvās ziņas, televizoru, jo, tas, kas man jāzina, to es parasti arī uzzinu, bet es tādā veidā cenšos saglabāt savu iekšējo līdzsvaru, jo, mans darbs tomēr ir saistīts ar to, ka es satieku cilvēkus, kam ir problēmas, un man viņiem ir jāpalīdz. Un šeit, uzreiz ļoti tā cieši skaidri atnāk tiešām domu spēka nozīme, jo mēs to ļoti bieži neapzināmies. Pirmkārt, cik daudzas no tām domām, kas izskrien cauri manai galvai, vispār ir manas, ja? Un cik daudz domas es veltu tam, kas ir pats būtiskākais, kas ir pats galvenais. Piemēram, kā es dzīvoju savu dzīvi. Ja? Kādas izvēles es veicu? Ja? Kāda jēga vispār tam, ka es esmu šeit uz zemes? Un patiesībā uz šiem jautājumiem mēs varam atbildēt tikai tad, ja ir tāds ļoti labs kontakts ar savu dvēseli. Jo, ja cilvēkam nav saiknes ar dvēseli, tad arī automātiski nav īsti saiknes ar visumu, un enerģētiski tad cilvēks nevar dzīvot pilnvērtīgi, es uzskatu. Un vēl trakāk ir tas, ka patiesībā tad arī ļoti viegli mūs var iebiedēt, un mēs esam dažādu svešu programmu varā. Un tad, ja tev nav saiknes ne pašam ar sevi, ne ar visumu, ar augstākiem spēkiem, tad tu jebkurā gadījumā būs tikai savas audzināšanas kopija. Tas nozīmē kaut kādas svešas programmas, kaut kas tāds, kas nav pilnīgi saistīts ar to, kas tu īstenībā esi. Un katram cilvēkam pienāk tas brīdis, kad ir jāizlemj, vai es dzīvoju savu dzīvi, vai es dzīvoju tādu dzīvi, kas atbilst citu cilvēku prasībām. Vai es dzīvoju tādu dzīvi, kas atbilst manai dvēselē, manai sūtībai. Un pa lielam, ja tā padomā, tad dzīves jēga ir būt laimīgam šajā brīdī, neskatoties ne uz ko, kas arī notiek, būt brīvam un laimīgam un apzināties to, ka tev ir spēks un tev ir neierobežot resursi. Tieši tāpēc es tagad gada pēdējās dienās gribētu tā kā novēlēt cilvēkiem, ka atcerēsimies, kā tu esi savas dzīves noteicējs, neviens cits. Un tu esi noteicējs pār savām domām, pār savu rīcību, par to arī par savām jūtām. Arī tās mēs varam tomēr daudz maz savaldīt un sakārtot. Un tava dvēsele ļoti labi zina tavu uzdevumu. Un ļoti bieži, starp citu, tas uzdevums ir pilnīgi savādāks nekā tas liekas tavam ego, materiālajā līmenī. Un kad tu esi savā dvēseles līmenī, jeb tad, kad tu esi savā mājās pie sevis, kā es saku, savā aplī, tad arī tad automātiski tu esi saistīts ar visumu, un tu esi tu pats. Tu esi autentisks. Un varbūt tieši tad
tu palīdzi izstarot, un tu sāc izstarot vēl vairāk gaismas un vēl vairāk spēka nekā tad, ja tu ej kāda cita pavadā. Lūk, tas ir tas, ko es novēlu. Lai mums visiem gaiši!